valsts, vēl mūsu zemē saimniekoja svešs karaspēks, kad agronoms Kārlis Ulmanis 1917. gada pavasarī ierosināja dibināt politisku partiju – Latviešu zemnieku savienību. Par Latviju nacionālu, daļu, spēcīgu bija rakstīts zemnieku karogā. Latvietis kļuva pats sev saimnieks, zemnieku savienība – viena no ietekmīgākajām partijām toreiz. Senos filmu kronikas kadros redzam Daugavmalu. Zemnieku svētkus ir 1931. gads. Zemnieku savienībā ir 35,000 biedru. Zemnieks veic savas partijas līderus. Zemnieks savā sētā, savā darbā, savās paudžu paudzēs ir mūžīgās Latvijas avots un pamats, sakne un celms, spēks un sargs, atbild Ulmanis. Atcerēsimies, ka Latvijas nodibināšana bija arī Zemnieku savienības nopelns. Zemnieku savienība deva Latvijai 3 valsts prezidentus – Čaksti, Kviesi, Ulmani, 4 ministru prezidentus – Ulmani, Mērovicu, Celmiņu, Alberingu, zemnieku valdību panākumi – Latvijas atzīšana de jure un uzņemšana Tautu savienībā, kultūras fonds, agrāra reforma. Mums, zemniekiem, rūp 2 lietas, saka Ulmanis – sava iztikšana un visas valsts labklājība, tās stiprums un spēks. Stāvot uz šī pamata, mēs redzam arī savu ceļu diezgan gaišu un skaidri nospraustu. Mūsu valstī saimnieciskā, politiskā un kulturālā attīstība vispirmā kārtā ir atkarīga no tā, kas notiek lauksaimniecībā, no tā, ko pārdzīvo zemnieks. Par Latviju nacionālu, daļu un spēcīgu sakām mēs atkal, kad atjaunojas Zemnieku savienība